Esiet sveicināti! Šodien mēs pārbaudīsim jūsu loģisko domāšanu. Ir ļoti daudz dažādu šķietami elementāru uzdevumu, ko pieaugušie nav spējīgi atrisināt. Piemēram, aplūkojiet šos ciparus. Kādam ciparam jābūt jautājuma zīmes vietā? Atbilde. Šeit jābūt ciparam 2. Šo uzdevumu ir spējīgi atrisināt pat tie bērni, kuri ir tikko iemācījušies skaitīt. Viss, kas ir nepieciešams šajā uzdevumā, ir saskaitīt apļus, ko veido cipari. Tagad pāriesim pie sarežģītākiem uzdevumiem. Kura figūra šeit neiederas? Atbilde. Šeit neiederas pirmā figūra, jo tā ir vienīgā, kurai nav būtisku atšķirību no citām figūrām. Piemēram, otrā figūra ir vienīgā ar atšķirīgu formu, trešā figūra ir vienīgā dzeltenā krāsā, ceturtā figūra ir vienīgā bez rāmja, savukārt piektā figūra vienīgā atšķiras ar izmēru. Turpretī pirmajai figūrai ir visas tās pašas īpašības, kas ir arī citām figūrām, tai nav nekā ar ko izcelties. Ja atbildēji pareizi, neaizmirsti nospiest patīk. Tagad iedomājieties, ka jums ir nepieciešams izveidot šādu piramīdu. Cik tenisa bumbiņu būs nepieciešams? Atbilde. 30 tenisa bumbiņas. 16 novietosies pirmajā rindā, 9 otrajā, 4 trešajā un 1 ceturtajā. Nākamajā uzdevumā jums būs jāieslēdz sava loģika uz visiem 100%. Lai uzceltu māju, katram stāvam nepieciešami 2000 kiegeļi. Cik kiegeļu nepieciešams, lai pabeigtu 5 stāvu māju? Atbilde. Visticamāk jūs padomājāt, ka nepieciešami 10 000 kiegeļi, bet neaizmirstiet, ka vēl ir arī bēniņi un pagrabs. Lai gan tā tāpat nebūtu pareizā atbilde. Pareizā atbilde ir 1 kiegelis, jo māju var pabeigt ar 1 pēdējo kiegeli. 5. uzdevums. Annai dzimšanas diena ir 31. decembrī. Tomēr viņas dzimšanas diena vienmēr iekrīt vasarā. Kā tas ir iespējams? Atbilde. Anna dzīvo dienvidu puslodē. Tādējādi, kad ziemeļu puslodē ir stingzinoši augsta ziema, dienvidu puslodē ir karsta vasara. Ja jums patika video, neaizmirstiet pierakstīties un nospiest zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus par jauniem video. Uz drīza tikšanos!